Viens no iemesliem, kāpēc varētu būt pieprasījuma trūkums, un ne jau tāpēc, ka daudz džekiem ir zemes testosterons, bet džekam ir zemes testosterons, viņi to problēmu atrisina bez ārstiem. Nu, kurš džeks iet pie ārsta? Džeks pats vislabāk zina, vai ne? Līdz ar ko tā varētu būt viena no problēmām. It kā ir ļoti liels cilvēks skaits ar zemu testosteronu, bet ja džekam zemes testosterons paši ir izdomājuši, kur to testosteronu dabūt bez kaut kādas ārsta palīdzības. Viņi to problēmu ir atrisinājuši. Nu, protams, viņi ir atrisinājuši it kā galveno problēmu, bet tajā pašā laikā vienam ir tādas blaknes, citam tādas blaknes, un viens nezina, kā ar blaknēm tik galā. Tā galvenā problēma ir atrisināta, un tāpēc varbūt liekas, ka tirgu varbūt it kā nav tas pieprasījums. Kaut gan īstenībā viņš ir nenormāls. Tāpēc, ka pilnīgi katram džekam pēc 45 gadiem ir pazemināts testosterons. Pilnīgi katram bez izņēmumiem. Tas vienkārši tā ir ģenētiski. Un diezgan lielai daļai arī pēc 30 gadiem. Jo šobrīd cilvēki dzīvo tādos augstos stresa apstākļos, augsts kortizols, kas bieži vien testosterons sit lejā. Un, ja tu esi beigies stresā, tur būtu stresains darbs. Un tā ir tā problēma ar Latvijas medicīnas aprūpas sistēmu, ka cilvēki, kas jūtās tā, bišķiņ švaki, viņiem ir baigi grūti saņemt kaut kādu palīdzību. Jo Latvijā mums ir nežēlīgi daudz cilvēku, un visi ir pilnīgā dirsā. Tad ar tādām problēmām, ka man gribās vairāk enerģiju, es gribu justies labāk nekā es jūtos, ir baigi grūti dabūt kaut kādu reālu palīdzību.